Dzīvnieku draugiem cīņā par sodu bardzības palielināšanu ir liels panākums. Mana valsts iniciatīva par reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām īsā laikā savāca vairāk kā 30,000 parakstus. Tas nozīmē, ka to izskatīs arī Saeimā. Vairāk nekā 30,000 parakstu. Tas bija 3 reizes vairāk nekā nepieciešams, taču patiesībā nozīme ir katram parakstam. Populārākais ir ap 11,000, tur 11, 12, ja, un tad, ja ir jau šādi te skaitļi, 20 vai pat 30,000, nozīmē, ka tā problēma ir ļoti akūta. Pašu politiķi visvairāk šokē dažu cilvēku domāšanas veids. Un šeit ieslēdzās tādi ļoti dīvaini, manuprāt, argumenti. Tas ir mans dzīvnieks, ko gribu, to daru. Tā ir dzīva būtne. Un nedrīkst viņu spīdzināt, radīt sāpes, pamatojot to ar to, ka tas ir mans, ko gribu, to daru. Tas nav pieļaujams. Problēma ir un par problēmu ir jārunā. Un mums ir paredzēta krimināla atbildība par cietsirdību pret dzīvniekiem, ir notiesājuši spriedumi, bet mēs redzam, ka ļoti bieži novērtējums no prokuratūras, no tiesnešiem, tāds saudzīgs. Patiesībā jau sodi mūsu krimināla likumā nav nemaz tik maigi. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kura rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, var piespriest cietumsodu līdz 3, pat 5 gadiem. Problēma ir tajā, ka šos maksimālos noteiktos sodus nepiespriež. Parasti tā ir īslaicīga vai nosacīta brīvības atņemšana, naudas sods vai sabiedriskais darbs. Tiesneši varbūt vadās pēc savas izpratnes, ja, un līdz ar to šīs tādas lielākas šos sodmērus nepiemēro. Ja, jo liekas, ka likumdevējs jau ir paredzējis no līdz, tad tas līdz ir tikai tādos ekstrēmālos gadījumos. Ja. Tieši tāpēc galvenā iniciatīvas doma arī bija, ka cietumsodam par dzīvnieku spīdzināšanu nedrīkst būt alternatīva. Iniciatīvu jau izskatīja Tieslietu ministrijas krimināla likuma darba grupa, kas ierosina 230. panta 2. daļā noteikt brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat 6 gadiem, nosakot arī papildus soda iespēju, atņemot dzīvnieku turēšanas tiesības uz laiku līdz 5 gadiem. Un lai dzīvnieku mocītājiem nebūtu iespējams piemērot līdzšinējos iespējamos alternatīvos sodus, sabiedrisko darbu un naudas sodu. Daļa deputātu par to ir gatavi balsot. Soda mēram būtu jābūt, kas attur no nākamās darbības, ja tālāk uz priekšu, un ja tas nestrādā, tad šīs normas ir jāpārskata un jāpalielina. Ja. Daļai deputātu gan šāda redakcija šķiet par bargu. Iniciatīvas autori piedāvāja tādu radikālu, visi uz cietumu, bez variantiem, tad jautājums, ja cilvēki paskatīsies uz kriminālu likumu, viņi redzēs, ka mums ir alternatīvas, un alternatīvam ir jābūt. Protams, ir jautājums kādam, vai ir vienmēr jāparedz, sabiedriskais darbs, vai vienmēr ir jābūt naudas sodam. Ja saglabājas alternatīvo sodu iespēja, tad, protams, rodas bažas, vai sodu palielināšana dos kādu rezultātu. Kāda starpība vai likumā ierakstīt 3 un 5 vai 5 un 6 gadi, ja cietumsodus tāpat nepiespriež? Judins domā, ka rezultāts tomēr būs. Ko mēs redzam? Runa par to, ka cilvēkam ir bērni, par to, ka viņš nožēloja, ka viņš tieši galu galā ir sapratis. Šeit nevar tikai ar bārdzību. Un es negribu teikt, ka visi spriedumi ir nepareizi, tāpēc, ka vienmēr visiem ir jābūt cietumā. Tas nav pareizi. Bet vienlaikus mums ir jāsūta tiesu varai skaidrs signāls, ka kopumā tā politika, ko veido gan prokurori, gan tiesneši, jo prokurori arī piemēro sodu ar priekšrakstiem par sodiem, tā ir nesamērīgi saudzīga, nepamatoti saudzīga, bet tas nenozīmē, ka visos gadījumos tad būs brīvības atņemšana. Arī Grasbergs ir pārliecināts, ka likuma pārskatīšanai būs rezultāti, pat tad, ja lielākā daļa deputātu neatbalstīs radikālāko variantu. Un es domāju, ka tagad nākamajiem tiesas procesiem jau būtu jābūt ar augstākiem, ar bargākiem šiem sodiem.